Ļoti lielu daļu sastāv darba spēks. Un darba spēks mums cenas visu laiku iet uz augšu. Un arī nodokļi tur sastāv. Jā, un vēl tagad mēs tur degvielu padārdzināsim, vēl kaut ko. Nu, tas nav, mēs nevaram vienu resursu skatīties. Vai ar to jūs šobrīd pasakat, ka pārtikas cenas nav par augstu par 20 vai par 15%, bet jūs sakat, ka tas, ko kā ministrs diagnosticēja, nav taisnība? Pirmkārt, kas ir pa augstu par zemu? Jebkuram, kurš pārdod, vienmēr cena liekas par zemu, un jebkuram, kurš pērk, cena ir par augstu. Tas ir ekonomikas pamatlikums. Un, lai abi ilgi laimīgi dzīvot, abiem jābūt drusku neapmierinātiem. Bet drusku, ja kāds ir ļoti neapmierināts, tad tā sadarbība ilgi neturpinās. Vai tad tiek izrādīts pārāk liels spēks, kas arī nav tas godīgs, taisnīgs, ētisks un tā tālāk. Pārtiks uzņēmumi ir drusku neapmierināti pat tīkliem. Nu, it kā ik pa brīdim tā skan, ka baigi laimīgi īsti nav. Un dēļ tā tās cenas ir augstas. Nevis dēļ ražotājiem. Dēļ neapmierinātības jau nemainās cenas. Un šeit mēs runājam, vajag precizēt, nevis par pārtikas cenām, bet par mazumtirdzniecības cenām. Ražotāju cenu līkne. Pārtikas cena veikalā, jā. Jā, ražotāju cenu līkne ir viena un mazumtirdzniecības cenas līkne ir otra. Nu kā jūs viņus šķirojat? Nu, redz, Valeņkungs saka, prasiet tiem veikaliem. Jautājums, vai tās līknes abas vienādi pārvietojās? Nē, bet tas ir tas jautājums, ko jūs sakat par šo versiju. Tātad energoresursi kā faktors, Gulbskundze pieliek citus faktorus klāt, cenas gāja uz augšu, jā, gāja visā Eiropā, kā kurā valstī. Ko jūs sakat pretī? Vai jūs palielinājāt un tagad samazinājāt savā līknē ražotāju cenas? Vai nē? Praktiski ir tā, ka visu resursu cenas pieauga un ražotāji bija spiesti paaugstināt savas cenas. Un tagad atsevišķu izēvielu cenas samazinājās, daudzas komponentes nesamazinājās.